Sākot, es arī gribēju pastāstīt vienu liecību par ļoti labu liecību. Es esmu viņu dzirdējis vairākas reizes. Es zinu par cilvēku, kurš to ir stāstījis. Un es gribu pastāstīt par ļoti svarīgu liecību. Par puisi atkarību. Pirms tam es gribu pateikt, ka atkarība nav problēma. Mūsos praktiski nevienā nav problēma tas, ka alkohols nav problēma. Spaiss nav problēma, narkotikas nav problēma, cigaretes nav problēma. Jo varam vēlēties vai nevēlēties, mana pieredze ir tāda, ja es atkarīgam cilvēkam uz šodien dienu ieslēgšu iekšā kaut kādā aizslēgtā telpā, viņš vienalga netiks ar sevi galā. Jo problēma ir tā, ka mums kaut kā pietrūkst. Un pietrūkst jau bērnībā. Un pietrūkst bērnībā kaut kā ļoti liela, kas ir mīlestības. Es gribu pastāstīt vienu svarīgu liecību, kura man visu dzīvi, kura man pēdējā laikā ļoti bieži nāk atmiņā, kad es domāju par bērniem. Man ir meita arī. Es neesmu labs tētis. Es nekad nebiju labs tētis, bet es mācos tāds būt pie tā, ka visa, ka viņai ir sava ģimene, ka viņai ir savu citam. Mana bijusi sieva mamma, un viņai ir tagad cits tēvs, bet viņa arī mani tagad jau pazīst kā tēvu salīdzinoši. Ļoti labi vārdi bija Rinaldam, es šodien vienā atklāsmē vēl gribu pateikt pirms tam par to, kā mēs attiecamies pret mammām. Es visu laiku nevarēju saprast, kādēļ manas attiecības ar manu meitu sāka uzlaboties, un kurš tas bija brīdis. Un šodien, sēdot šeit lekcijā, es sapratu, mans kontakts ar meitu bija nekāds, bet es mēģināju viņu dabūt ar meitu. Bet tajā momentā, kad es sāku pirmo reizi kontaktēties ar savu bijušo sievu, es apsēdos, izrunāju savu iepriekšējo dzīvi, atvainojos. Tajā momentā sāka arī mans kontakts ar manu meitu. Viņš nav ideāls, viņš ir pat tālu no ideāla. Es domāju, katram no jums viņš ir daudz tuvāks un daudz labāks un daudz pareizāks piemērs. Es neesmu labs tevs, bet es zinu, ka tajā momentā mans emocionālās saites ar meitu sāka tuvināties. Un cik vien tuvākas man viņas palika mana attieksme pret manu bijušo sievu, tik vien man izrādās tiešām tā ir taisnība. Šodien pirmā tā bija mana atklāsme, jo es ieraudzīju to savā dzīvē. Bet pirms tam es gribu pastāstīt liecību, par vienu puisi, kurš ir rehabilitācijā bijis. Par puiša dzīvi. Viņu sauc Vladzis. Tas Vladzis bija narkomāns, viņš bija kopienā. Un viņa dzīves stāsts, kad viņš sāka stāstīt, sākās tā. Mēs ģimenē bijām 3 brāļi un mani vecāki. Bet pie galda mēs vienmēr sēdējām 6. Kā jūs domājat, vīri, kas bija 6? Udeli. Kas? Udelis pats. Nē, mēs bijām 3 brāļi un mani vecāki. Viņš stāsta tā savu liecību sāka. Sātans bija sastāvis. Kas ir dzirdējis šo liecību? Neviens šeit nav dzirdējis, tad ir ļoti labi. Man likās, ka es stāstīju kādreiz. Nē. Zināt, par ko viņš runā? 6. mans ģimenes loceklis bija televizors. 6. mans ģimenes loceklis bija televizors. Viņš stāsta savu liecību. Viņam tēvs un māte bija ļoti ietekmīgi. Pat ļoti, ļoti ietekmīgi. Viens no viņiem ir Saeimas deputāts. Bet kaut kā interesanti šim tēvam un šai mātei viens dēls sēž cietumā, otrs dēls lieto narkotikas un 3. ir Vladzis. Un viņš turpina savu stāstu. Un vienu reizi, kad es atnācu uz mājām, man bija draudzene. Es biju sastrīdējis ar savu draudzeni. Es piegāju pie sava tēta. Viņš bija krievs. Saka, papa, надо поговорить.
Dievs pasaka, завтра поговорим. Atmet ar roku, saka, es šodien esmu noguris. Viņš pienāk pie savas mammas, mamma mazgā traukus. Viņš tā stāstā, mamma mazgā traukus. Viņš prasa savai mammai, mamma, man ļoti sāp. Man tiešām ļoti sāp, man ir pameta draudzene. Mēs sastrīdējāmies. Mamma uz to momentu atbildēja vārdus. Нет твои проблемы. Man tavas problēmas. Un tajā dienā Ladžiks aizgāja pie saviem draugiem, kuri ar viņu varēja kādreiz uzpīpēt zālīti, kuri vienmēr ar viņu bija gatavi būt. Viņš pateica, un tajā dienā es paņēmu pirmo heroīna dozu. Un tā ir realitāte. Uz šodien dienu tā ir realitāte par viņa dzīvi. Tālāko dzīves stāstu es viņam nestāstīšu. Tālākais dzīves stāsts arī ir diezgan skumīgs un bēdīgs, bet es viņu nestāstīšu. Svarīgākais, es sāku ar to, ka viņam bija vecāki, viņam bija labi tēvs un māte, viņam bija ģimene, bet viņam nebija kaut kā savā ģimenē. Viņam ģimenē nebija mīlestības. Un tas arī noteica daudz, ko viņa dzīvē. Tagad gribu parunāt, vienkārši es to stāstu iesāku, varbūt jūs kaut kur viņu redzēsiet turpmākajā. Mēs runāsim par to lietu, kā manas attiecības, un kā varētu pat turpināt ar to, kā jūs domājat, kā viņa attiecības šajā lietā ietekmē ar attiecībām Dieva tēva attiecībām. Uz doto momentu es vienkārši turpināšu par iekšējo dvēseles dzīvi un par daudzām lietām. Kā es jau jums stāstīju, kristīgā psiholoģija dvēselē ir divas dabas. Viena no viņām ir mūsu sievišķā daba. Katram vīrietim varat neuzstāties viņa ir. Tā ir mūsu emocijas, jūtas, viss pārējais. Dievs viņas arī ievedīs vīriešiem. Un otrā daļa tā ir mūsu domu daļa. Mūsu, kā saka, tev dārgļūtas dārgs, tas kā tur augas, tā ir tā vīrišķā daba. Tas, kam ir jābūt, tas konkrētums, tas visas lietas, kas ir mūsos. Tā ir vīrišķā daba. Un šodien dienā es gribu runāt, būs vakars un būs lietas tieši vairāk par sievišķās dabas ievainojumiem dvēselē. Jo runāsim tieši par emocionālo saiti starp Dievu tēvu un mani. Un tagad jau divi lektori iepriekš skāra vienu tēmu, kas ir ļoti svarīga, un par ko es arī pamatā gribēju runāt. Kā Dievs tevs ietekmē, pasaules tevs ietekmē manas attiecības ar Dievu tēvu. Ja tagad godīgi, katrs no jums aizvērtu acis, es varētu pamēģināt. Pamēģināsim paeksperimentēt. Es nosaukšu, vienkārši aizvērt acis. Un es nosaukšu tagad suns. Ko jūs redzat priekšā? Suni jūs visi lielākā daļa, kad es nosaucu, jūs redzat suni. Suns tēvu mājā. Kaut kāds asociācija no bērnības ar suni palikusi. Piekrītat? Un tagad, ja es aizvēršu, jums paprasīšu aizvērt acis un pateikšu vārds tēvs. Tēvs, tētis. Ar ko jums tagad, kas jums pirmais tagad nāca galviņā? Mūsu emocijas atveda mūs pie doma, jūtas emocijas atveda mūs pie domām, pie tās vīrišķās daļas. Kas mums parādījās? Savs tēvs. Savs tēvs. Jā. Dievs tēvs. Dievs tēvs, es neticu, ka tu viņu redzi. Es neredzu, bet es nejūtu savu tēvu, nekad neesmu redzējis un jūtas. Tad tikai Dievs tēvs, jā. Ja tu viņu neesi nekad redzējis tieši tā, tagad mēs runāsim par tām arī problēmām, kas mūsos, kā viņas arī var būt izraisīties un kā ir
Kā tas ir? Tātad, jūs tagad redzējāt tās lietas. Kādēļ, kad mēs bieži, kāpēc kopienā ļoti daudz cilvēku lūdz Jēzu, kādēļ ļoti daudz cilvēku viegāk jūt Svēto garu, just, bet pateikt Tēvs vai kaut kas tam līdzīgs, Dievs Tēvs, ir tik grūti. Jā, Dievs Tevs mums ir devies zemes tēvu kā aizvietotāju. Un katrs no jums, kas ir tētis, jūs esat atbildīgi par to, kāds jūsu bērni būs. Kādu jūs būsiet bērnam savam, veidosiet priekšam arī sākotnējo emocionāli par savu Dievu tēti. Lai cik tas sāpīgi nebūtu, bet mēs esam Dievu priekšā atbildīgi, jo Dievs mums devis kā aizstāvi saviem bērniem. Tas man ļoti bieži sāp, un tas man ir tāda lieta, ka es pirmoreiz dzirdēju šo lekciju un dzīvoju šo vakaru, man bija ļoti grūti tas. Tas bija ļoti grūti, un es saprotu, cik es esmu atbildīgs Dievu priekšā pret savu bērnu. Jo es pats zinu, ka man Dieva tēls loma ir vēl tādas lietas, kuras ir ļoti svarīgas šajā aspektā. Kāds var būt tēls? Un ko mums darīt, ja tiešām kā cilvēks saka, man nebija tēva, un kā man just Dievu tēvu? Priekš cilvēkiem, kuri saka, man nebija tēva, ir tāds ieteikums. Neveltīgi mums bija pirmā programmas daļa bija par meditāciju. Meditācija, tas ir tad, kad es kaut ko izdzīvoju. Atrodu kaut kādu tēmu, kuru es varu visu laiku sevi apdomāt, just, jo, ja es sāku domāt, es arī sāku just kādreiz, jo dvēselē viņas ir ļoti saistītas, jo tur ir blakus viss. Tātad es varu sākt meditēt, zināt, ļoti svarīgi meditēt par tādu lietu, es bieži ar tēvs mani sanāca dzīvē, es nedzīvoju jau no 16 gadiem ar savu tēvu, un es arī viņu tā neizjūtis. Un man arī bija viens periods, kad es biju pazaudējis, ka Dievs tevs ir pilnīgi. Tad man ieteica vienu meditatīvo formu. Pat nelasīt pagaidām Bībeli. Man teica, vienkārši meditē ar to. No rītiem apsēdies, minūtes 5 sēdi un saka, Dievs ir. Tevs ir. Dievs ir mīlestība. Un vēlāk radās viena maza problēma tikai. Mēs varam sākt iedomāt, mani tas bija. Manī radās viena maza problēma, kura parādījās, bet par to man vēlāk pateica viens brālis Kapucīns, pateica, tu sāki drusku aizvietot Dievu šajā situācijā. Un tad man ieteica vēl meditēt vēl par vienu, to es arī ieteikšu uzreiz. Dievs ir, bet tas neesmu es. Ļoti svarīgi meditācija atceraties, jo mēs sākam meditēt, ka Dievs ir, mēs emocijas kaut kur sākam šeit viņu sajusti, redzēt, un mūsu darbības pārvēršas par to, ka mēs sākam palikt Dieva vietā. Un tādēļ mēs vēl svarīgi varētu bieži vien piebilst, ka Dievs ir, un tas neesmu es. Lai cik sāpīgi ir, tas neesmu es. Ir šīs lietas, tātad ir jāizdara pāris lietas, ja manī dzīve ir ievainojumi no tēva, ja es tagad aizveru acis un, kad saku vārdu tēvs, man ir kaut kādas sāpes, ja es redzu kaut ko tev. Pirmais tas noteikti ir jāpiedod. Par to jau runāja Rinalds, par to man liekas arī drusku skāra. Tas ir obligāti jāpiedod savas zemes tēvam. Bet otrais, vēl svarīgs faktors ir jāmeditē par pretējo lietu. Ļoti svarīgi varbūt atrast arī, es varu pateikt, ja vajadzētu meditēt par tēvu, kā Dievu tēvu, ļoti varat pierakstīt tādas vietas 139. psalms. Meditācija ļoti bieži var izmantot. Ir 43. Jesajas 43. nodaļā. Arī ļoti svarīgi meditēt, ja tas ir arī par Dieva dabu. Tās visas meditācijas var izmantot, ja man ir problēmas ar tēvu. Ja manā dzīvē bija problēmas ar tēvu, sākumā piedot un tad meditēt, lai es varētu iepazīt Dieva dabu.
Dieva tēva dabu, lai man, kad es aizveru acis tēvs, pat ja es redzu savu tēvu, tad man viņš nāk ar citām emocijām jūtām. Jo, kā jūs zināt, ka, lai kā mēs negribētu, bet emocijas vienalga bieži vien mūs vada. Daudzi saka, vīrietim nedrīkst būt, bet vada emocijas. Kā sākumā ir tāda saikne sajūtu, vispār pirmā saikne es kaut ko izdarīju, sajūtu, ienācu kaut kur, izdarīju, sajūtu un kaut ko izdarīju. Apturi tādas trīnieks skar. Un tad sanāk tā, ka emocijas vienalga mūs bieži vien. Ar laiku paši augstākās garīguma cilvēki jau saka, ka varbūt tagad man ir saprāts virs emocijām. It kā tas būtu pats labākais, bet lielāko daļu tomēr mēs esam ievainoti. Tīpaši mūsu dvēseli ievainota un mūsu vada. Tādēļ ir svarīgi tās lietas, ka mums ir tā meditācija, par ko runāt, ir ļoti svarīga, jo tas viss paliek mūsu sirdīs. Tikai vairāk mēs sākam par to domāt, tikai vairāk tas atnāk sirdīs. Tātad pirmais man jāpiedod, otrais ir jāmeditē. Tātad es jau nosaucu tās rakstu vietas, kuras visbiežāk. Tātad 139. psalms, 43. Jesaja, Jāņa evaņģēlijas 3. nodaļa, tur sākot no kādēļ bija Jēzus ir sūtīts, tas ir 3. nodaļa. Vispār Jāņa evaņģēlijā, ja ir problēmas ar Dieva mīlestību, iesaku Jāņa evaņģēliju visbiežāk meditēt. Tā ir mīlestības lieta, ļoti daudz mīlestības ir. Tieši Jānis viņam. Tā ir mīlestības lieta. Varbūt tieši šīs lietas meditējot par tām vietām, jo tas palīdzēs mums iekšē arī ieraudzīt Dieva dabu un varbūt kādreiz emocionāli arī nejust problēmas ar savu tēvu. Kādēļ tas jādara arī? Rinalds kaut ko ieminējās, jā, mēs nedrīkstam novelt visu savu tēvu, bet tagad no savas dzīves liecību, jā? Man Tevs nekad neteica, ka es tevi mīlēju. Nekad dzīvē es to nedzirdēju. Atnāca brīdis, kad es paliku par kristieti. Es uzzināju par 5 mīlestības valodām, priekš manis bija baigā atklāsme. Tajā momentā viena no mīlestības valodām ir vārdiski pateikt. Mīlestība. Vārdiski pateikt, es tevi mīlu vai šo. Un globāla problēma bija tā, ka es tajā momentā biju Ukrainā, un es piezvanu meitai, un es mēģinu pateikt, es tevi mīlu, es nevaru. Nevaru saprast, bet es nevaru. Es runāju, kā tev iet, kādas tev atzīmes, to, ko es pieredzu, ko mans Tevs prasīja. Ko es vēl tajā momentā? Kā laiks Latvijā, kaut vai es internetā to varu izlasīt. Kaut ko uzdzirdēju par Latviju, es neizceros, kaut ko prasīju, un es domāju, kurā momentā man jāsaka, es tevi mīlu. Norunāju, nolika klausu, tā arī nepateica. Domāju, viss ies. Šodien vairāk nezvanīšu. Atnāca nākošā diena. Tagad es Skype'ā tieku, bibliotēkā. Pa Skype'u es 100% tikšu. Man nav laika ierobežojuma nekas. Ieju Skype'ā, sazvanos pa Skype'u, bibliotēkā. Tas pats stāsts. Pilnīgi tas pats stāsts. Visu, ko es jau zināju, ko nezināju, pat tur, kad tu uz basēniesi, kad tu peldēties, kaut kādas tādas muļķības. Bet realitāte es nevaru pateikt, es tevi mīlu. Viss. Es nevaru saprast, ko darīt. Es nolieku klausu, nolieku Skype'u, eju, Krasilavā ir 2. stāvā kapelā, es sēžu kapelā, man asaras birst, un es nevaru saprast, ko man kā vīrietim darīt. Nevaru es pateikt, es tevi mīlu savai meitai. Nav man Tevs to teicis. Nav. Labi, tad es aizgāju pie garīgā tēva uz to momentu. Aizgāju pie viena kristīgā psihologa.
kurš mani apmācīja arī. Viņš pateica, ņem pildspalvu rokās un raksti. Raksti visu saistīt ar savu tevi. Kāds ir viņš? Ko viņš darīja? Ko viņš runā ar tevi? Raksti. Skaidrs, tad viņš man apskaidroja, es sāku rakstīt visus savus ievērojumus, visas savas sāpes pret savu tēvu. Un pēc dienas es domāju, zvanīt es nezvanīšu. Pirmā reize bija, es uzrakstīju e-mailu. Man bija vieglāk uzrakstīt e-mailā vārdus, es tevi mīlu un nosūtu. Neskatoties neacīs, nebūtu kaut kādā saiknē emocionālā, es vienkārši uzrakstīju aizsūtīju. Rezultāts bija fantastisks. Kad atpakaļ vēstuli bija pirmo reizi no meitas saņemt, atpakaļ to saņemt, ka tēti es tevi arī mīlu, priekš manis tas bija uzlidojums uz to momentu. Es sapratu, ka tātad cik svarīgi, cik grūti mums izdarīt tās lietas. Un tajā momentā atkal Rinalds šodien runāja par tām lietām, mēs arī laužam to paudžu grēku. Tās lietas, jo tās lietas es laužu, lai cik smagi būtu, tad es laužu. Es izmetu no sevis tās lietas, un es izdaru tās lietas vienkārši. Jo Dievs Tevs man katru dienu. Un tad es prasīju, sapratu, ka man Tevs nav neko darījis. Man kristīgs psihologs, Ļešislavs Rikagļadovs, viņš evangelizācijas skolā, viņš saka, Aiva, pieeja pie 4 cilvēkiem, un to es arī izdarīšu, ja kādam Tevs nav teicis, izdarat to, pamēģināt, un vienkārši pasakīt. Tev, man katru dienu, kaut reizi dienā ir jāpasaka, ka Tevs tevi mīl, Dievs tevi mīl. Vienkārši jāpieeja un jāpasaka, lai es to dzirdētu. Manīs atcēlās atkal viss kauna, vainas sajūta uz to momentu. Man likās, kā tas iespējams, kā es tagad prasīšu kaut kādiem 4. Labi, paklausībā es izdarīšu, psihologam pamēģināšu. Un tāpēc arī bija jādzert no 4 cilvēkiem mēnesi katru dienu. Tad arī bija man kaut kā, arī vieglāk bija pateikt savai meitai tos vārdus. Un pats interesantākais, sirdēs arī varēju pateikt mierīgi, ka Tevs es tevi mīlu, savam tevi. Un kaut kā tā, Dievs caur šīm visām lietām, Dievs mani dziedina, caur šiem cilvēkiem. Diemžēl nebija tā, ka es tur palūdzos un no gaisa nāca. Nebija. Bija kaut kas jādara tā. Bija jāprasa cilvēki, bija jāpārvar savs kauns, vainas sajūta un vēl daudzas citas lietas. Vienkārši, lai varētu savai meitai šodien pazvanīt un pateikt, vienkārši pieteikt. Man liekas, meitai vissvarīgākās vēstules un zvanīt, kad es pazvanu un pasaku, Emik, tu tik liela malacis, es tevi mīlu. Paldies, ka tu esi. Un es tagad varu tā piezvanīt. Kādreiz es to nevarēju izdarīt. Tas ir viens no ievērojumiem ļoti svarīgiem, kā mēs varam tātad atceroties savu tēvu. Ļoti svarīgi, vai Tevs kādreiz teica tās lietas. Ja nav teicis, tad šodien, kad būs lūkšana, jūs izdzīvosiet to visu. Jūs atcerēsieties un sapratīsiet par tām lietām. Nākošais punkts. Ļoti labs punkts bija šodien Rinalds runāja, viņš jau arī iesāka par to, kā viņš ar saviem bērniem darīs. Tu vari uz 9. Tu vari labāk. Tu vari šito. Parunāsim par maskām. Parunāsim mazliet par maskām, ko cilvēks šajā momentā mēs, jebkurš. Katram no mums bērnībā, vecāki arī. Nav ideāli vecāki, jebkuram ir jāiesniedz kaut kādas maskas. Dievs negrib, lai mēs būtu maskās, bet mēs esam cilvēki, mums bija grēks. Parunāsim par tām lietām. Tātad, šādā situācijā mans Tevs prasīja no manis, ja es dabūju kaut vai 6, bet es esmu dabūju 7. Man problēmas ar Dievu sākas ar to, ka man ir kaut kāda maska, un es gribu pret Dievu būt kāds perfekts, labāks, iepildīt kaut ko.
ko Dievam nevajag. Tā ir perfekcionista maska, jūs teicāt. Vienkārši ir perfekcionista maska, kura automātiski manai māsai ir. Mana māsa atšķirībā no manis ir perfekcioniste. Viņai par Dievu ļoti grūti stāstīt. Viņai dzīve ir perfekta. Viņai pateikt, ka man sūdi ir daudz grūtāk kā man. Jo man viņi ir atklāti redzami. Es katru dienu viņus redzu un es katru dienu viņus daru. Bet viņai ir tik labi viņus noslēpus. Un viņa saka, bet tā ir, es neesmu laimīga. Saku, bet beidz izdarīt visu priekš saviem bērniem, priekš sava vīra. Būt ideāls. Bet tu neesi ideāls. Bet kā? Un grūti saprast. Nu, nebūsim mēs ideāli. Nu, aizmirstam, nebūsim mēs neviens ideāli. Ja mums bērnībā tiešām mēs dabūjām vienīgo uzmanību, varējām dabūt no vecākiem, tajā momentā, kad mēs bijām labi, un pieņemsim Tevs, mēs dabūjām izpildījām 9, ko Tevs tajā momentā piegāja un pateica video. Paldies Tev, brāli, ka tu dabūji 9, kad tu man apsolīji. Tajā momentā es saprotu, ka Tevs man pateiks paldies tikai tad, kad es būšu izpildījis vai atbildējis uz šo lietu. Un nostrādāt lieta, ka mēs visu dzīvi ar viņu staigājam arī attiecībā par Dievu Tēvu. Vot, ja es aiziešu svētdienu uz baznīcu, tad man Dievs, es priekš Dieva būšu labs. Ja es rītdien aiziešu nogrēkošos, tad es nebūšu labs. Bet nav atšķirības priekš Dieva. Priekš Dieva es vienmēr kā cilvēks esmu labs. Manas darbības var būt sliktas. Tā ir tā problēma, ar kuru arī jāskatās. Ja vecāki tev ir likuši, tad vienkārši es kādreiz iesaku. Meditēt ar to, ka Dievs arī tevi mīl. Paņemat Korintiešu 13. nodaļu un mīlestības vēstuli un paskatieties, kas ir mīlestība. Vai mīlestība kādreiz dzīvē pieprasa no manis kaut ko? Otrā maska, kura ir mani, kura arī vecāki. Es neiemācījos caur perfekcionistu dabūt masku, es dabūt savu vecāku uzmanību. Tā es iemācījos savu otru. Es sasitu logus. Supermans Tevs atnāca mani sapārā. Tā labāk mani sapārā nekā nedabūju. Es sāku taisīt sūdus, man atkal sapārā, un man labāk sapārā nekā kaut ko citu. Dievs Tevs priekš manis ir. Es jau varbūt kādreiz liecībā esmu stāstījis, man izveidojas tāds priekšstats, ka Dievs Tevs ir Tevs, kas mani kontrolē, kas mani sapās un sodīs. Un priekš mani, ja manā situācijā uz to momentu man vajadzēja meditēt par tādu lietu, par piedošanu, ka man ir piedots. Vienkārši piedot. Tevs man ir devat savu devu, lai man piedot. Un tad man šī maska, man nav jābūt slikts. Man vienalga, es esmu slikts vai labs, bet man jau ir piedevuši, pat man piedot jebko. Un viss. Trešā lieta, par ko kādu mēs vēl bieži ieslēdzam, kur mūsu vecāki, un mēs kā vecāki varbūt ietekmē Dievu Tēvu, tas ir... Diemžēl tas ir joku maska. Un bieži vien mēs tā ir, ka mēs tagad visas savas nopietnās lietas darīsim ar jokiem. Arī tādi cilvēki gadās. Tieši no vecāku ietekmi pret saviem bērniem. Arī tā gadās, ka, ir tā, ka cilvēkam arī pateikt kaut ko stāstīt par Dievu, viņš vienalga jokos. Jo viņš negrib, Bet viņš pieredzis, ka viņam vienīgā uzmanība bērnībā visur ir bijusi no vecākiem, ka viņš kaut ko tādu atraktīvu, kaut kādu baigo šito te rāda, tad viņam uzmanība ir pieredzis. Cēloties no visa šitā. Un ceturtā ir tāda saucamā, ko bērnībā mēs vēl ieslēdzam pateicoties, un kur ir ļoti lielas tādas mazas problēmas, tas ir katrā skolā varbūt jūs atcerasieties, vai arī kopienās ievērojot, ka ir vienmēr cilvēks, kurš var būt, kura var nebūt. Nav skolā, viņa nav kopiena tagad pie galda. Kopienā ir 20 cilvēki.
tas vieni. Tur, zinu, ka vidu nebūs, es uzreiz ieraudzīšu, pieņemsim, bet ja pieņemsim tā cilvēka nav, ja? Es varu meklēt un domāt, kā nav tagad. Jo tas cilvēks bija vienmēr ārpus kaut kur. Ārpus. Viņam ļoti grūti būt Dievam. Atrasties Dieva klātbūtnē. Viņš dzīvo šeit visu laiku. Bet atcerieties, Dieva šeit nav. Šeit Dieva nav. Kur dzīvo Dievs? Šeit. Un ja man bērnībā vecāki ir, ka man vecāki visu laiku bijuši, sākuši strīdēties, mans tevs strīdēs ar māti visbiežāk vai kaut ko citu, es labāk pazudu. Un manis nav. Viņi neredz, ka viņi strīd, ka labāk, lai viņi neredz, ka es to redzu, ka viņi strīdās. Es automātiski iemācos to. Tas ir ļoti bīstami. Šādā situācijā visu laiku cilvēkam meditācijas laikā ir jāpārsteidzas no šejienes uz šejieni. Vienkārši vairāk jāpievērš uzmanība sirds rajonam. Aizvērt acis un pabūt sirdī. Tas nav viegli. Jo mēs vienādi pieraduši, ka labāk mūsu nav šitajās visās situācijās labāk nav. Man tā ir problēma. Meditācija man bieži vien es aizbraucu. Labāk es ne šeit, ne Dieva klātbūtnē, es kaut ko citu. Tas tā pieredzi. Tātad šodien mēs vakarā, kad dzīvosim programmu, mums būs svarīgi. Es gribētu tagad, lai katrs no jums pēc šīm lekcijām vienkārši atcerās savu tēvu. Lai cik tas būtu kam sāpīgi, kam viņa nav bijis, tad arī to atcerās, ka viņš nav bijis. Lai izdzīvo tās sajūtas, cik bija sāpīgi, kad man tēva nebija. Kad citiem bija tevs, man nebija. Tās arī ir sāpes, kuras mēs bieži sēžam bloķējam sevi. Vakarā būs lūkšana speciāli priekš tām, bet ļoti svarīgi būtu, lai mēs jau tagad sāktu pirms lūkšanas kaut kur pusstundu pasēdēt un atcerētos savu tēvu. Atcerētos to bērnību, pašu bērnību. Kādēļ es jums teicu, esat bērni šodien? Atcerieties, kādēļ jūs bijat bērni. Nepaliekat pieauguši. Dodiet saviem bērniem arī paspēlēties. Dodiet šodien paspēlēties vienkārši saviem bērniem un tad caur vakara lūkšanu vienkārši izdzīvot viņu. Pēc tādas vienas lūkšanas es vienkārši vēl vienu liecību par vienu meiteni ar attiecībā pret savu tēvu. Viņa nevarēja saprast, kādēļ viņa tic Dievam, viņa zina, ka ir Dievs. Bet viņai visu laiku viņš liekas, ka viņš ir ļoti, ļoti tālu. Ļoti vienkārši viņas lūkšanas laikā izdzīvoja to, ka iedeva tēvam par to, ka viņš bija pametis mammu. Un viņa arī stāsta. Es tiešām atceros to momentu, kā mani tēvs mīla. Bet tad, kad viņš bija reizi mēnesi. Un viņai nebija problēma ne ko citu, kā tikai to, ka Dievs tēvs viņai likās visu laiku ļoti tālu. Un tad arī ļoti grūti ticēt, ka viņš var palīdzēt katru brīdi. Izdzīvot šos brīžus. Atcerieties, kā mums bija ar tevi, cik jūs bieži kontaktējaties, kurš šito, jo tas tiešām ietekmē jūs. Jo es jums jau rādīju, ko mēs tagad kad pasakam vārdu tevs, kas mums parādās. Diemžēl ar Dievu tevu tās attiecības arī parādās. Mums kā kristiešiem arī jādziedina attiecības ar Dievu tevu. Varbūt nav jādziedina, bet ir jāsakot Dieva teva darbā un emocionāli viņu jāsakot. Jo problēmas jau ir tas, ka mēs zinām. Bet tas nav mūsu sirdīs bieži vien. Arī man tas nav līdz galam. Vienmēr manā sirdī. Bet pēc šitāda veida lietām, es zinu, ka manas attiecības pret Dievu tevu palika pavisam citas. Man tagad Dievs tevs nav mazāk svarīgs par Jēzu vai par Svēto garu. Izdzīvot lūdzu šo lūkšanu. Kā būtu.
To es novēlu. Tā par to meiteni, viņa arī izdzīvoja šo lūkšanu šodien dienu. Viņa piedeva savam tēvam par to, ka viņš nebija tik tuvu, un viņai arī kontakti, viņai liecība bija tāda, ka viņa daudz tuvāka palika tēvam, un arī pastāstīja to, ka viņai tagad ir daudz vieglāk attiecībās pret savu tēvu. Ja. Tagad es palūkšu Rihardu, un es palūkšos sākumā par lekciju. Dieva tēva.